Politisko partiju apvienība Vienotība oficiāli izvirzījusi savu premjera amata kandidātu, un tas ir līdzinājais valdības vadītājs Valdis Dombrovskis no partijas Jaunais laiks. Apvienība nosaukusi arī pilno kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām. Vienotība katrā vēlēšana apgabalā iecerējusi pieteikt maksimāli pieļaujamo kandidātu skaitu. Rīgas vēlēšana apgabalā 32 kandidātus, Vidzemē 30, Latgalē 19, Zemgalē 18, bet Kurzemē 16. Valdības pārstāvjus apvienība kā deputātu kandidātus koncentrējusi Rīgas vēlēšana apgabalā, savukārt pašreizējos 9. Saeimas deputātus Vidzemes apgabalā. Vienotība prezentējusi arī savu ekonomisko programmu, kuras mērķis ir 4 gados panākt tautsaimniecības izaugsmi par gandrīz 20%. Jau ziņojām, ka Vienotība 6. martā nodibināja partijas Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un Sabiedrība citai politikai. Par tās uzdevumu virzot sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Vienotības partijas 10. Saeimas vēlēšanās startēs ar kopīgu sarakstu.